Jā, mīļie, prieks jūs vēlreiz sveikt un prieks būt pie jums ciemos jūsu draudzē un tik brīnišķīgi ir būt ciemos pie Dieva ļaudīm, kas ir tādi ticības pilni un ar sirdīm atvērtām, lai kaut ko sadzirdētu no viņa, un tā ir liela svētība. Es jums nesu sveicienus no Kurzemes, no Lietuvas pierobežas, no tādas pilsētas kā Vaņoda. Un tie, kas jūs nezināt, kur ir Vaņoda, tad jūs droši varat pēc tam internetā atrast, un tad jums būs nojausma, kur tā vieta ir. Un tur ir baptistu draudze, un Dievs mūsu ģimeni ir ielicis tur kalpot, un tādā interesantā salikumā, jo pamat dzīvesvieta mums ir Ķekavā, bet Dievs mūs ir aicinājis tur kalpot, un tad mēs braucam uz turieni, un ir tāds interesants salikums, kad manai sieviņai, viņai tētis ir mācītājs, viņai brālis ir mācītājs, un viņai arī vīrs ir mācītājs. Arī tā citreiz dzīvē sakrīt, un tad mēs tur kalpojam tajā draudzē, un tā ir brīnišķīga tāda pieredze, un lieliski šodien ir būt, un pateicība pie jums, un forši, ka tu kalpoji šodien, paldies tev, ka tu biji gatava, un jo bija plāns, kad mēs būtu komandā ar slavētājiem, bet ne viss dzīvē vienmēr notiek tā kā plānots, un es zvanīju Agrim un teicu, Agri vajadzīga ir palīdzība, jo ne viss notiek pēc Dieva prāta notiek, bet ne viss tā, kā cilvēks ir ieplānojis. Un forši, ka tu varēji kalpot. Paldies tev par to. Es gribētu ar jums dalīties saistībā par šo te advents laiku un par to, ka tas ir gaidīšanas laiks un par tiem svētkiem, kas notiks nākamajā nedēļā, par šo te mazo bērnu, kurš dzims, un ko viņš pasaulē nes. Ko viņš pasaulē dod, un kas ir tā pievienotā vērtība, ko cilvēce ir saņēmusi no viņa, un cik tas ir bagātīgi daudz. Kaut kādā mērā mēs runāsim par šo te gleznu, par to, kad man līdzība nāca prātā, kad es to redzēju, to gleznu, bija kad cilvēki ir tik ļoti aizņemti savā dzīvē ar visādām lietām, citām, ka viņam nav laika paskatīties uz Kristu. Un tas ir līdzīgi, kā cilvēks saka, mēs esam tik aizņemti, ka viņš stum riteni, bet viņam nav laika uz tā riteņa uzlekt. Jeb viņam nav laika, kurā brīdī viņš var savu dzīvi ievest citā kvalitātē, jo viņš ir pārņemts ar šodienas lietām. Tas ir tieši tāpat kā šī gleznā, ka tu neesi iegājis dzīvības gaismā, bet ka tu esi te tā kā priekšnamā, un tu esi tik aizņemts, ka tev tālāk nav kur iet, jo tu jau visu saproti, kas šeit ir, bet Kristus saka, tālāk ir dzīvība. Tālāk ir tā svētība, ko mēs katrs varam saņemt. To, kā es teicu, liecībā, ka Kristus ir dzīvs un viņš runā uz mums, ja vien mēs viņam ļaujam runāt. Un ieskatīsimies Bībeles pantā, kas ir 119. psalms, 99. pants, un tur ir rakstīts: Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Pielūksim. Kungs Kristu, patiesi Dievs pieskaries šī brīdī mums ir katram. Noņem nost visas tās domas, ko mēs domājam un ko mēs šodien darīsim pēc tam un kas ir mūsu uztraukumi, lai mēs patiesi šī mirklī varam tevi sadzirdēt. Lai mēs varam ar tevi uzpildīties, lai mēs varam saņemt to, ko tu mums šodien esi paredzējis, kas mums jādzird. Lai mēs dzirdam to vienu lietu, jo tā ir viena lieta, ka tā izmaina mūsu sirdis, lai mēs kļūstam līdzīgāki tev. Lai mēs kļūstam vairāk tavi sekotāji. Lai mēs nepaliekam ēnā un nepaliekam tumsā, bet patiesi mēs esam tādi, kas grib ieiet gaismā,
kas grib ieiet tavā svētībā, kas grib ieiet tavā dzīvībā, kas grib mācīties no tevis. Patiesi dod mums tagad sadzirdēt, dod mums tagad baudīt tavu tuvumu, lai caur svēto garu tava vēsts plūst mūsos. Āmen. Viena no tādām lietām un labām lietām, kas mums ir jāņem vērā, ir tā, kad šis te mazais bērns, kas nāk, viena no viņš šķautnēm ir skolot mūs. Un viena no lietām, ko viņš mums māca, ir mācīties. Un ir tāda laba lieta, ka es esmu dzirdējis, ka tanī mirklī, kad tu apstāji mācīties, tas ir mirklis, kad tu sāc krist atpakaļ. Ka nevis tad, kad tu sāc iet vairumā, bet tad tu sāc iet mazumā. Un to, ko mēs šobrīd gaidām, un tajā gaidīšanas laikā ir tik brīnišķīgi patiesībā, ja kādam no mums esot ilgstoši jau kristietim, ir tā sajūta, ka tā mācīšanās ir tā kā samazinājusies, vai liekas, nu jau es jau diezgan visu zinu, man jau viss ir saprotams, ka šis būtu tāds izrāviena laiks, kurā mēs teiktu, Kristu atdzīvini manī, ka es no tevis varu mācīties. Kristu iedod man to sajūtu atkal, kad es no tevis dzirdu kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, kaut ko manai dzīvei, ko varbūt es esmu piemirsis, vai es esmu nesapratis, lai tu man atver acis vaļā. Un tas nav tik vienkārši, jo dabiski mūsos ir tā sajūta sevi ielikt centrā, kad es jau visu zinu labāk. Es jau labāk zinu, kā darīt šo vai to lietu, un ko es vairs varu iemācīties. Un šodienas jautājums ir, kas ir tavs skolotājs, no kā tu mācies? Šodienas jautājums ir par to, kam tu vari uzticēties, un vai tev ir kāds tāds, kam tu vari uzticēties, ar ko tu vari dalīties. Kur tu vari pieaugt, kur tu vari augt savā ticībā, savā ceļā uz priekšu, jo tas ceļš ir visu laiku ejams. Un viņš nevienā brīdī nepaliek mazāks. Un mēs vienmēr varam mācīties kaut ko uzbūvēt, mēs vienmēr varam mācīties kaut ko pagatavot, mēs varam mācīties, kā ģimeni stiprināt, mēs varam mācīties, kā vairāk mīlēt savus bērnus, mazbērnus, draudzi, cilvēks apkārt sev, kur iespējams ir laicīgā izpratnē pelnījuši ko citu, nevis tikai mīlestību. Kristu, kā lai es iemācos? Es gaidu uz tevi, lai tu nāktu manā dzīvē dzīvs Dievs, kas man māca kaut ko jaunu. Un tā ir viena no tādām šķautnēm, ko mēs kā ticīgie, kuri jau ir gadiem ilgi, un mēs jau visu saprotam un zinām, ka šis var laiks būt, kurā mēs varam atjaunoties, kurā mēs varam teikt, Kristu piedzimsti manī no jauna. Piedzimsti man kādā šķautnē, ko es esmu jau nolicis malā, piedzimsti manī no jauna, atjauno manī to, kas varbūt ir kaut kur nolikts malā vai atbīdīts malā. Un jautājums, kā izvēlēties šo te skolotāju, kur viņu atrast, kur uz mūsu zemes atrast ar kādu, ko parunāt, jo mēs jau tomēr neesam tādi, ka mēs esam te vien paši. Tomēr mēs šeit esam zālē kopā, un kur atrast, ar kuru var parunāties. Kurš ir uzticams? Kurš ir tas, ar kuru var iet kādas lietas uzticēt? Kolosiešiem 2:2 rakstīts, viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību. Lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumi, proti Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Un šī vēstulē ir rakstīti tik skaisti vārdi, kad patiesībā tas skolotājs, no kā nāk visa gudrība un atziņa, ir Kristus, kas katram mums nepieciešams. Un patiesībā tie, ar ko mēs runājam mūsdienās tagad šeit, kas māca un vērst tavu domu uz Kristu, ir vērtīgs tavā dzīvē kā tev skolotājs.
Tas, ar kuru tu vari dalīties par Kristu, un viņš saka, meklē savu atbildi Kristu, es lūkšu ar tevi kopā, ir tas, kas ir vērtīgs skolotājs. Tas, kas norāda uz Kristu, nevis norāda uz sevi. Jo meltēvs ir tas, kas norāda centrā ieliec sevi. Un patiesībā līdz ko tu ieliec centrā sevi, tu sāc Kristus atpakaļ. Tas ir mirklis, kurā tu sāc sevi likt pirmā vietā, un tas ir ceļš uz sāpēm, uz pārdzīvojumiem, uz nesaskaņām, uz kādā brīdī neatnākšanu uz dievkalpojumu, jo man ir rūgtums uz 1, 2, 3 vai 4, vai šis tur tāds un vēl kāds un kāds tur tas ir vispār. Un tajā brīdī meltēvs saka, urā, man izdevās tevi noķert. Kā tu tik lēti uzķēries. Un Kristus runā par mīlestību. Kristus runā par to, kad nāc pie manis, prasi man piepildīties ar manu mīlestību, lai tu spētu cits mīlēt. Kristus ir par to, ka viņš tevi piepilda, un tad tu vari dot tālāk citiem. Un ja tu esi kopā ar tādiem brāļiem vai māsām, ar kuriem tu piepildies savā briedumā un ticībā, tā ir svētīta vieta, kurā tu esi. Un tā ir tā milzīgā svētība, ko mēs varam baudīt draudzē, ka ne draudze ir cilvēku organizēta, bet Kristus organizēta. Ka tā ir tā vieta, kur Kristus darbojās un Kristus ceļ ārā un aizskar mūsu sirdis un ceļ ārā varbūt lietas, kuras ir tā kā neērtas, bet patiesībā cik labi, ka tās lietas nāk ārā, jo tās tīra mūs un rada mūs līdzīgāks Kristum. Un viena svarīga lieta, kas ir, ka šis te mazais zēns, kas dzimst pēc nedēļas, simboliski kristietības pasaulē, ir tas, kā tūmā mums vajag būt, jo vairāk mēs esam viņa tūmā, jo vairāk mēs no viņa mācāmies. 1. Jāņa 2.27 ir rakstīts, arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa. Tas ir Kristus. Un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Bet kā viņa svaidījums māca jums visas lietas, un ir patiesīgs, un nav meli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Un cik skaisti vārdi, ko Kristus mums māca, un it kā visiem saprotam, es viņu tūmā, bet kā tad būt viņu tūmā, un kur tad viņu atrast, un kā tad ar to darboties? Bet es varētu pateikt tādu līdzību ar skolas soli, kurā mēs katrs savā dzīves laikā esam bijuši. Tad, kad tu esi bijis klasē, tad tu esi dzirdējis, ko skolotājs māca. Kad tu klasē neesi bijis, tu neko neesi dzirdējis. Ar Kristu ir tāpat. Jo vairāk laika tu pavadi ar viņu kopā, jo tu vairāk no viņa vari mācīties. Jo vairāk tu novelc robežas, klausies Kristu, tu ar mani esi kopā tad, kad ir dievkalpojuma laiks, un tad, kad man WhatsApp atsūta kādu ziņu, kādu bībeles pantu. Pārējā laikā, man ir mana dzīve un man ir mana darīšana. Kristus tajā brīdī par tavu dzīvi raud. Jo patiesībā to, ko tu izdari ar savu dzīvi, tu samazini svētības. Jo vairāk tu esi ar viņu kopā, jo tu vairāk no viņa var iemācīties. Jo vairāk esot ar viņu kopā ikdienā, jo vairāk svētības tu dabū. Un tā ir tā labā vēsts, tā ir tā cerība, ko mums iedod šis te cerību laiks, jeb gaidīšanas laiks, ka Kristus saka, esi manā tūmā ar mani kopā un es tev došu svētības. Tu viņas baudīsi. Protams, nevienmēr tādas, kā tu esi iedomājies vai kā tu esi gribējis. Bet Kristus zina labāk, kas ir tā svētība, kas tev tik ļoti ir vajadzīga. Un tas nevienmēr ir tāds patīkams process, ko šis te mazais zēns, kas pēc nedēļas piedzimst, viņš māca. Nevienmēr tas process ir tāds urā, un vienmēr viņš ir tāds patīkams un brīnišķīgs, un mēs vienmēr varam teikt, ak, kāda svētība, kad atkal viņš man pamācīja. Bet liekas, kad labāk būtu, ka tu paklusējies. Bet Dievs nekad neklusē, viņš ļoti labi zina, kas tev vajadzīgs. Un tas skaistais ir tas, ka viņš to pamāca mīlestībā.
Tik jautājums, kā mēs to uztveram? Vai mēs to uztveram tā, ka es negribu to dzirdēt? Vai mēs uztveram tā, ka Kristu, paldies, ka tu esi tik mīlestības pilns, ka tu esi ieinteresēts manā dzīvē, ka tu man māci? Cik svētība ir liela, ka tu man pamāci, jo es caur to esmu līdzīgāks tev. Kas ir svētība? Ebrejiem 12. nodaļa, 11. pants ir rakstīts. Bet katra pamācība tai acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības, miera augli. Redz, cik interesanti, pat Bībelē ir teikts par to, ka Kristus ļoti skaidri apzinās par to, ka tā būs tāda tā kā trīšana, ko šis te brīnumainais Dievdēls, kas nāk uz zemes, ka viņš mūs izaicinās. Ka šis te mazais puika, kas pieaugs, kas ir staigājošs Dievs uz zemes, ka viņš mūs mācīs. Viņš saka jau to no paša sākuma, ka tas tā būs. Un mums jābūt ar tām sirdīm, Dievs māci mani. Es esmu ar mācāmu sirdi, māci mani. Es gaidu tevi katru mirkli, Kristu, pamāci tu mani, lai es varētu būt labāks tavs sekotājs. Lai es varētu labāk kalpot savai ģimenei, saviem apkārtējiem, saviem darba kolēģiem, sabiedrībā. Draudzē, lai es būtu vairāk mīlestības pilns. Kristus priecājās par tādām sirdīm, ka mēs ar tādām esam. Jā, viņš zina, ka mēs krītam un klūpam, bet tā mīlestība ir tik brīnišķīga no viņa, ko mēs saņemam. Man nāk prātā kāda līdzība, ko es lasīju par vienu jaunu puisi, kurš bija apņēmības pilns un viņš gribēja iegūt armijā ģenerāļa amatu. Un viņš darīja visu iespējamo, lai tikai šo te amatu ieņemtu un cīnījās un pierādīja un tur ar spēku un visu kaut kā. Un kā ģenerāļa amats nenāca, tā nenāca. Un viņš nesaprata, kāpēc tā, jo vecais ģenerālis jau bija ar sirmu galvu, viņš vairs nebija spēka pilns un viņš bija jau nevarīgs. Viņš nesaprata, kāpēc mani tādu spēcīgu neliek šajā amatā. Kādu dienu pie viņa pienāca viens no armijas virspavēlniecības un teica, mēs tev gribam nosūtīt apmācībā tanīs pašā skolā, kurā ir gājis šis te ģenerālis. Kas ir laba skola, kurā mācīties, kas ir izslavēta kā ļoti laba skola, kas grib kļūt kaut kur priekšējās līnijās. Un viņš uzreiz piekrita, un viņš teica, jā, urā, un es tur iešu un mācīšos, un viņš jau paņem līdzi savu aprīkojumu un zobenu un vairogu, un viņš vēl trenējās savā fiziskajā spēkā, ka nu tik būs un nu tik notiks viss. Viņš dodās uz to skolu, viņš pieiet pie tiem skolas teritorijas vārtiem, un viņam paņem nost visu apbruņojumu. Un viņam saka, tev iekšā būs citi ieroči, kurus tu iemācīsies. Un viņš pirmā brīdī sašļūk un liekas, kas te notiek? Es taču te atnācu savu spēku parādīt, es esmu ar saviem ieročiem iemācījies cīnīties, man tagad viss paņem nost. Un viņš ejot tālāk iekšā teritorijā, viņam saka, lūdzu, kur ir tava gultas vieta, kur tu paliksi pa nakti. Un mācības sāksies pēc 100 dienām. Viņš pirmā brīdī, kas tas pa nenopietnu gājienu? Man tagad būs jāgaida 100 dienas, lai sāktu mācīties. Man nav laika. Man vajag visu tagad. Man vajag visu uzreiz. Un ja nav uzreiz, tad es gandrīz piecērt kāju un es eju prom no šejienes. Bet viņš atcerās, bet to ģenerāļa amatu tik ļoti gribās. Jāiekūž lūpā un jāgaida. Viņš, protams, pa vidu mēģina kaut kā izraisīt tās mācības ātrāk, lai viņas ātrāk iet uz priekšu, bet viņš saprot, ka nekas nenotiek. Un 101. dienā pie viņa atnāk
šos te skolas viens no vadības un saka, malacis, tu pirmo mācību esi iemācījies pacietību, mēs varam iet uz priekšu. Viņš saka, brīnišķīgi, aiziet, nu sākam tagad. Un viņam saka, labi, iesim uz priekšu. Viņš satiek savus studiju biedrus, kas ir kādi 7, 8 vīri, kas arī ir tādi jauni, spēcīgi, trenēti, spēka gados vīri, kur, liekas, aiziet, līdz sāksies. Viņus visus nosēdina katru uz krēsla, piesien kājas, piesien rokas pie krēsla, paaicina vietējā ciema iedzīvotājus un saka, jūs katrs drīkstat viņam iesist pa jebkuru vietu, kur gribat, un doties prom. Un šādi notiek vienreiz, un tie vīri nesaprot, kas notiek, man nav iespēja aizstāvēties, man rokas kājas sasiets, kā lai es cīnos ar viņiem. Kādā 3., 4. dienā viņi saprot, ka vienīgais, kas viņiem ir palikušas, ir viņa mute. Pēc vēl nedēļas, kad viņi ir atkal katrs saņēmuši pa vienam sitienam, viņi sāk saprot, ka viņiem jāsāk lietot savu muti. Vēl pēc 2 nedēļām viņi jau sāk runāt ar šiem te, kur nāk atkal katru dienu, niknumu pilni, jo viņi ir uztracināti uz šiem 8 vīriem, jo viņi ir tā kā apdraudējums tam ciematam, viņam ir iestāstīts kādi meli. Un vēl pēc kādu laiku viņiem izdodās ar viņu muti pārliecināt šos te niknuma pilnos ļaudis, viņiem neiesist. Un vēl pēc 2 nedēļām viņiem izdodās pārliecināt, ka tie ļaudis atkal nāk, ka nevis neiesist, bet viņus atbrīvot. Un tajā brīdī, kad šie visi vīri ir iemācījušies šo te mācību, atkal atnāk mācību daļas vadītājs un saka, brīnišķīgi. Jūs esat iemācījušies nākamo mācību, kas ir svarīga, nevis lietot savu spēku, bet lietot savu un valdīt par savu muti. Mēs varam iet tālāk. Un 3. mācība bija, ka viņš sasauc visus 8 kopā telpā un saka, šī ir pēdējā mācība, kas ir palikusi un skolu jūs būsiet pabeiguši. Tas, kurš pēdējais paliks, jeb tas, kurš visus pārējos uzvarēs, tas būs uzvarētājs. Jūs varat piesaistīt ciemu iedzīvotājus un viens ar otru cīnīties, un tas, kurš pēdējais uzvar, tas arī ir uzvarētājs. Un visi 7, kas no viņiem 8 bija aizskrien, katrs sarunā savus ciemu iedzīvotājus, tur izdomā stāst par to, kāpēc viņiem jāizdzīvo un jācīnās. Un sākās tāda asa cīņa. Un kādus ievaino. Un šis 8. puisis saprot, ka cīnīties ar tiem pārējiem vīriem nav jēgas. Man jāpalīdz tiem, kas ir ievainoti. Un viņš nesavāc savu armijas baru nekādu, viņš tikai palīdz ievainotajiem. Tā krīt viens ar savu komandu, otrs, 3, un viņš visiem turpina palīdzēt, lai viņiem varētu atjaunot viņu veselības. Un kādā mirklī paliek tikai viens, kurš visus ir uzvarējis, un viņš jau iet prasīt savu godalu, ka viņam tūlīt atzīst par uzvarētāju, un viņam saka, tu neesi palicis vienīgais, jo ir šis puisis, kas vēl palīdz, tev jāuzvar viņš. Un tas pēdējais ir palicis ar pāris karotājiem, kuri ir jau tādi paguruši, jo tik daudz cīņa ir izcīnīts. Un iznāk šis te 8. ārā ar visiem ciemu iedzīvotājiem. Un pretī stāv tas puisis ar saviem 4, 5 karotājiem, kur ieraugot to pārsvaru, tajā brīdī arī pāriet tā otra puiša vietā, un tas puisis ir uzvarējis. Un tajā brīdī iznāk ārā atkal šis te skolas vadītājs un saka, brīnišķīgi, jūs esat iemācījušies arī 3. ieroci, kas ir miers, kas ir palīdzība un kas ir kalpošana. Tagad jūs skolu esat pabeiguši.
Un tajā brīdī tas puisis dodās atpakaļ uz pilsētu, un viņam nāk pretī šis te viens no armijas virspavēlniekiem un saka, esi sveicināts ģenerāli. Dievs mūs māca tieši tāpat. Tas Kristus, ko mēs gaidām pēc nedēļas, ir tieši tāds pats. Mēs savā galvā esam izdomājuši savu veidu, kā mēs mācīsimies. Mēs esam izdomājuši savus ieročus, ko mēs pielietosim. Mēs esam izdomājuši savas taktikas mūsu dzīvē, kā mēs dabūsim mums vajadzīgo. Bet Kristus mums ir paredzējis pavisam kaut ko citu. Kristus mūs var pagriezt pavisam uz citu pusi, kā šo te puisi, kas domāja, ka ģenerālis viņš kļūs ar spēku. Kristus nemāca mūs tādā veidā. Mēs šodien nezinām, kādā veidā Kristus mūs grib iemācīt, bet mums jābūt tai gatavībai, ka tas notiks savādāk, nekā mēs esam ieplānojuši. Tas nozīmē, ka tas varētu būt nepatīkamā veidā, ka nenotiek pēc mūsu prāta. Bet tas, kas beigās būs, tas būs kaut kas svētīgs un labs. Tas būs kaut kas tāds, kas mūs pacels, kas mūs iedrošinās, kur mēs būsim ar to paši pilnīgāki. Man patīk viens garīdznieks teica tādu ļoti labu domu. Viņš teica, zini, kādā veidā tu vari iegūt mieru, tad, kad tu esi mierā ar Dievu, tad, kad tu esi mierā ar sevi, un tad, kad tu esi mierā ar apkārtējiem. Tu nevari būt mierā ar sevi, ja tu neesi mierā ar Dievu, ja tu neesi ar Dievu mīlestību piepildījies. Tu nevari sevi mīlēt tāpat, jo tev pietrūkst spēka. Tu sevi notiesā, ka tu esi nepareizs, tu nemāki, redz kādi citi, un tu daudz lietas sevī pamazini, kur Kristus mīlestība tev piepilda un saka, tu esi vērtīgs, tu esi labs. Tu esi brīnišķīgs priekš manis. Un nākamais, ko cilvēcīgi cilvēks grib darīt, viņš ierauga tik daudz nepareizas lietas, kas ir citos. Bet tad, kad tu esi piepildīts ar Kristu mīlestību, tu mīli otru. Un tu tās lietas, kas ir nepareizas, neredzi. Tu turpini viņu mīlēt. Un tajā brīdī tev ienāk miers. Kad tu esi mierā ar Dievu, mierā ar sevi un mierā ar Kristu. Tā ir liela svētība, ko mēs katrs, kas mēs esam savā ticības ceļā, ka mēs varam to baudīt. Un ka mēs varam teikt, Kristu, tas, kas tu dzimsi pēc nedēļas piedzimst manā sirdī, lai es varu dabūt to mieru tur, kur es esmu pazaudējis, vai attiecībā uz sevi, vai attiecībā uz citiem. Kristu nāca manā dzīvē un piedzimst, lai es beidzu citus tiesāt. Kristu nāca manā dzīvē, lai es beidzu sevi šaustīt, lai es beidzu sevi tiesāt, lai es beidzu sevi pazemināt. Bet lai es ieraugu savu vērtību Kristu, kā tu man redzi. Un tas ir ceļš, ko mēs varam iet katru dienu, esot savās lūkšanās. Tas ir ceļš, kas ir katru dienu ejams ceļš. Un redz, nākamā lieta, uz ko mēs gaidām un ko Kristus māca, ir mācies pats un māca citus. Otrā vēstulē Timotejam 4.13 ir rakstīts, tiekams es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai, esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi. Lasi, paskubini, māci, esi nomodā par otru. Tas ir tas, kas mums draudzē jādara. Tas ir tas, kas ir labi un brīnišķīgi, ka mēs varam viens par otru lūgt. Ka mēs varam būt ar tādām sirdīm, Klau, ja tev vajag lūgšanu, sūti man ziņu par to un es par tevi lūgšu. Kaut mēs katrs būtu ar tādām sirdīm, ka mēs draudzē varētu teikt, Klau, sūti man ziņu kaut vai 3 pa nakti, ja es atmodīšos, es par tevi lūgšu. Dalamies viens ar otru par to, ko vajag tavā dzīvē aizlūgšana.
Stāvam viens par otru. Un tādā pašā laikā mums pašiem arī vajag pieaugt savā ticībā. Kā to izdarīt? Viena no labām lietām ir, ja tev ir tādi 5 labi punkti tavā dzīvē, kas ir tādi, kas dod tādu signālu par to, ka tu esi tādā veselīgā Kristus tūmā no dažādām šķautnēm, kur Dievs var tevi uzrunāt. Viena no lietām ir, ka tev ir draudze, kurā tu esi piederīgs un kur tev liekas, šīs ir manas tādas mājas, kur es labi jūtos. Otra lieta ir, ka tu šī draudzē esi gatavs kaut ko darīt. Jeb, ka tu kalpo kādā veidā, un kalpot nozīmē arī kaut vai pa nedēļu kādam citam draudzes loceklim piezvanīt un ar viņu parunāties. Vai apņemties savā lūgšanu sarakstā ielikt kādus 5, 10 draudzes locekļus, pa kuriem tu katru dienu uz ceļiem lūdz Dievu. Arī tā ir kalpošana. Nevienmēr tā ir jābūt redzamai kalpošanai. Redzamās kalpošanas arī ir svarīgas, bet tikpat svarīgas arī ir kalpošanas, kas ir mazāk redzamas. Svētdienā cienasts, lūgšana pirms dievkalpojuma, varbūt telpas sakārtošana, telpas iztīrīšana. Pēc dievkalpojuma lietu sakārtošana, galda novākšana, jebkuras lietas. Tā ir piederība draudzē, ka tu fiziski izdzīvo savu kalpošanu, jeb darbību, draudzē, ka tu dod kaut ko. Trešā labā lieta ir, ka tu esi piederīgs kādai mazai grupai, kurā tu vari sirdi izrunāt. Tā grupa var būt arī 2 vai 3, viņai nav jābūt lielākai, bet ka tev ir vieta, kur tu vari savu sirdi izrunāt ārā. Kur tu vari lūgt, kur tu vari pārunāt, kur tu vari klausīties, kur tu vari izteikt to, ko svētdienā varbūt dzirdēji dievkalpojumā. Ka tādā vietā tu esi. Jo jāpatur prātā ir tas, ka karstas ogles, kuras ir ugunskurā, viņas lēnāk atdziest nekā ogli ir viena pat no ugunskura izņemta. Un tas vienmēr ir jāpatur prātā, kad tā ir no tevis atbildība meklēt to ogļu kopumu, lai tu būtu tādā siltumā. Tas nav tā, ka tev jāskrien pakaļ kādam draudzes līderim no priekšas vai kurš ķer pie rokas un saka, tev ir, kā tev ir, vai tev ir, vai kas? Tev pašam jābūt tādai sirdī, ka, es gribu būt kādā mazā grupā piederīgs. Es gribu iet to ticības ceļu izdzīvot kopā ar kādu no draudzes, ar kuras var kopā lūgt, ar kuru es varu pārunāt, ar kuru es varu kopā izdzīvot. To šis te mazais Kristus, kas pēc nedēļas dzimst, mums māca. Visas šīs te vērtības. 4. lieta, ko viņš saka, kas ir laba lieta, ir lasa Bībeli. Lai tu no turienes vari saņemt no tā, kas viss ir Dieva iedvesmots, ka tu vari no tā piepildīties. Ka Dievs uz tevi var runāt caur rakstiem un uz tevi teikt to, ko neviens cits nepamana, bet tu pamani. Man tik ļoti patīk šie te stāsti, kad Dievs uzrunā kādu vienu un otru nē. Man bija saruna vakar ar vienu ticības brāli, kas ir manā mazajā grupā, un viņš man piezvan un saka, Lauri, es gribu ar tevi dalīties liecībā. Es viņam saku, viņš saka, tu saproti, mana meita, kur ticībā jau bija teikusi, tēti, tu ar savām ticības lietām tur darbojies, bet es te palikšu tur, kur ir mana gudrība. Tai meitai gadi 19. Viņš ik pa laikam viņu aicina kaut kur, lai viņi nāk līdzi un kaut kā. Un nesen nedēļa atpakaļ pie jums Ogrē bija vienā no baznīcām Ziemassvētku koncerts. Un viņš tā starp citu tā. Meita, aizlaižam uz koncertu. Un viņš jau zina, ka atbildi visticamāk būs nē, bet viņš turpina, tikai tai meitai ik pa laikam kaut ko piedāvāt. Un tā meita saka, kur viņš būs?
Viņš saka, baznīcā būs ritīgi forši tāds Ziemassvētku koncerts. Viņš saka, labi, aizbraucam. Tēvs jau priecīgs, ka vismaz ir noburkšķējis, bet brauks jau pārsvarā jau reizes bija, ka nebrauc. Viņš saka, Laura, tu saproti? Viņi pēc dievkalpojuma man saka, ka tā svētku koncerta laikā viņai kaut kas īpaši pieskārās. Viņa saka, man īpaši kaut kas aizskāra manu sirdi tur. Es nezinu, kas tas bija, bet tas bija kaut kas ļoti patīkams. Tāds ļoti patiess un īsts, un es gribētu vēl kādreiz aiziet, tēti. Un tētis sēž blakus. Viņš saka, es tā baigi nekādu nejūtu, nekādu tur siltumu vai pieskārienu vai kaut ko. Un tā Kristus dara. Tu nevari nojaust, kas blakus sēdēšana notiek, kā Kristus tur iespējams pieskarās tā, ka viņš jau ir iekšēji uzsprādzis aiz laimes. Un tēts ir visu laiku lūdzis. Tu nezini, kad tavs lūkšanas būs atbildēts. Tu nezini, kad viņas piepildīsies, bet tava daļa ir lūgt. Un tā ir 5. lieta, kas ir aicinājums. Ka tu Dievu lūdz. Un ka tu lūdz neapstādināms, neremdināms, ka tu turpini lūgt. Un ka tu stāvi savā lūkšanā. Un tu saki, Dievs, tu zini laiku, kad tas piepildīsies. Tu zini laiku, kad notiks tas, kam jānotiek. Dievs, mana daļa ir lūgt, tava daļa ir pārdabīgā daļa. Tā nav mana daļa. Mums katram ir uzticēts savs darbs, un to māca Dieva dēls. Tas, kas pēc nedēļas nāk, viņš dod šo te skaistumu, ka tik spēcīgi var pieskarties tev vai blakus sēdošam, kas izmaina viņu dzīvi. Ka no mirkļa, kur viņš ir aizslēdzies, ir mirklis, kur viņš saka, man kaut kas brīnišķīgi pieskārās. Es gribu to vēl. Un tās ir tās alkas pēc Kristus, alkas pēc mīlestības, ko viņš ieliek. Tie ir tie brīnišķīgie mirkļi, kuros var teikt slāva Dievam. Jo tie mirkļi tik skaisti izmaina cilvēku dzīves. Tāpēc es teicu liecību laikā, man tik ļoti patīk lielīties ar Kristu, jo visu, ko viņš dara, visur, kur viņš pieskarās, tur ir kaut kas skaists. Tur ir kaut kas tik ļoti svētīgs, tik ļoti brīnišķīgs. Tādējādi tās 5 labās lietas ir būt draudzē kalpot, būt piederīgam mazai grupai, lasīt Bībeli un lūgt Dievu. Ja tev šīs 5 lietas ir, turi viņas kā augstu vērtību, jo tā ir liela svētība, ka tev viņas ir. Ja kāda no lietām tev nav, tavs pienākums ir meklēt un to tukšo vietu aizpildīt. Ne mācītājiem no priekšas. Tu pie viņa var nākt un var teikt, klausies, palīdz man atrast to vietu, kā aizpildīt šo te. Un kopējot to ceļu var atrast. Un to visu māca šis te Dieva dēls, kas nāks pēc nedēļas. Kurš saka, es gribu tev iedot svētību un mieru tavā dzīvē. Jo cik daudz šobrīd cilvēku saka, manī nav miers. Kur lai es viņu atrodu, kā lai es viņu iegūstu, kur lai es viņu saņem vai kamā lai es tad viņu iegūstu. Kā brīnstīgi ir teicis komiķis Jims Kerijs. Viņš teica, es jums visiem novēlu. Visiem kā vienam. Tik daudz naudas, cik ir man. Un man viņu ir ļoti, ļoti daudz. Jo laimes tur nav. Lai jūs to izjustu, lai jūs to saprastu, un tur viņi nemeklētu. Jā, nauda ir labs līdzeklis, nav šaubu. Var svētības būt un var svētīt draudzi un kalpošanu un cilvēks, jā un āmen. Bet tas nav mērķis, kurā tu atradīsi to laimu un piepildījumu. Tas ir kā līdzeklis, lai citus svētītu. Jā, tas tā ir. Brīnišķīgi, kas ir radīts. Kāda lieta par pamācību, kur Kristus mūs aicina arī citus pamācīt.
ir kā tad otru pamācīt. Un pirmā vēstulē Timotejam 5. nodaļā, 1. un 2. pantā ir rakstīts: vecāku vīru nerāj, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Redz, mūsos jau katrā ir tā labā sirds, ka gribās palīdzēt. Un mums vienmēr, ja mēs kādam gribam palīdzēt, mums jau ir tas sirds stāvoklis, ka mēs gribam palīdzēt. Tikai tas, kas sabojā to palīdzību, ir veids un forma, kā mēs to izdarām. Jeb, ja tā ir pamācība vārdos, tad veids, kā mēs to pateicām. Un caur to formu tas otrs vai nu to pamācību dzird vai nedzird. Ja tanī mirklī tā pamācība ir agresīva, viņa ir aizskaroša, viņa ir personīgi, jeb kādā veidā pārdaroša, tas otrs tevi nedzird. Tas tā nestrādā. Un Kristus vērš uz to mūsu uzmanību. Un tā ir vēl viena lieta, ko mēs varam Kristum šodien prasīt: Kristu piedzimsti manā sirdī tā, lai es tad, kad otru pamācu, tas ir tā, ka tu priecājies, nevis tu raudi par to, kā es to izdarīju. Kristu nāc un šī gaidīšanas laikā runā uz manu sirdi, ja es kaut kādā veidā šo te pamācību izdaru nepareizā veidā, Dievs pamāci mani tā, lai es to darītu ar svētību, ka tas otrs to sadzirdētu. Kristu piedzimsti manā dzīvē ar tādu spēku, ka es būtu par svētību un vienmēr savu mēli varētu novaldīt, ka es otru neaizskartu, ka es pamācu. Dod man jūtīgu garu otru izjust. Gan bērnus, gan mazbērnus, gan meitas, gan dēlus, gan vīru. Ik katram, kam mēs spētu, un arī mūsu vecākiem, tiem, kam vecāki vēl ir dzīvi, ir kādas lietas, kas ir jāpamāca, ka mēs to darītu ar svētību. Kristus mūs uz to aicina, lai mēs esam uzmanīgi, ka mēs pamācam tādā veidā, lai otrs sadzird. Lai viņš jau neaizverās ciet pirmajā mirklī. Un viens no tādiem labiem veidiem ir, ja ir kāda saruna, kas ir neērta. Ja ir kāda saruna, kas ir nepatīkama, vai ir kādas lietas, kas jānorāda, tad var sākt ar kādu labu lietu, tad pateikt to, kas ir jāpasaka, un pabeigt šo sarunu ar vēl kādu labu lietu. Lai tā pēcgarša ir tāda, ka nevis mani nu pat nopēra un atstāja mani tur sasistu, bet tā pēcgarša ir tāda, viņš par mani rūpējās un mīl, un tādēļ viņš pie manis nāca un to teica. Un tam otram ir viņa izvēle, ir kā viņš uz to reaģēs, kur ir Bībeles pants par to, ka pirmā reizē runā 1-1, otrā 2-1, trešā reizē draudzes priekšā, ceturtā reizē, ja viņš arī tad nemācās, tad sūt viņu no draudzes ārā un sauc viņu par bezdievu. Jā, Bībele arī to māca. Bet tu vari būt svētība jau pirmajā posmā 1-1. Tu jau tanī posmā var teikt, klau, pirms sāksim sarunu, Dievu pielūgsim. Es šeit esmu nācis ar mīlestību, un es šeit esmu nācis tev par celšanu, nevis tev par graušanu. Bet man tev kāda lieta ir jāpasaka, kas varbūt tev sāpēs, varbūt tev būs kā pārsteigums, varbūt tu negaidi, varbūt es kļūdos. Bet mana sirds ir pilna, Dievs runā uz manu sirdi, ka man tev jāizsaka. Tu man esi mīļa māsa, tu man esi mīļš brālis. Mēs ar Kristu tevi ļoti mīlam, bet šī lieta ir tā, kas ir bīstama. Šī lieta ir tā, ko es redzu, kas tev var aizvest kādās nepreizās lietās. Mana sirds sāp par tevi. Es pārdzīvoju par tevi, ka tavā dzīvē tev tā ir. Es gribu ar tevi iziet tam cauri, lai tas beidzās tavā dzīvē, ja patiesi tu arī to piedzīvo.
ka tas nāk no tās puses, ka tas nāk no mīlestības puses, tas nāk no rūpju puses, nevis, es tevi noķēru. Nu man būs iemesls tev ko pateikt. Atceries vienu lietu. Dievs ir tiltu būvētājs. Sātans ir tiltu grāvējs. Ja tava pamācība bija tāda, kas tiltu nogrāva, tu nebija ar Dievu svētību kopā tajā mirklī. Esi ļoti uzmanīgs tajā mirklī, un to var caur mīlestību arī izdarīt, ja tavā sirdī ir, ka tu gribi mīlestībā pamācīt, un tā ir lūkšana, kur pirms tam tev daudz ir jālūdz Dievs, dod man mierā to visu pateikt. Lai patiesi caur to mēs kļūstam tuvāki, nevis mēs tūstam tālāk viens no otra. Jo Salmans saka par to, ka pārmāciet brālis brāli un caur to iegūst viņu tuvāku. Un tā ir liela gudrība no tavas puses, ja tu pamāci, kā tas notiek tādā veidā, ka tu tiešām viņu iegūsti kā tuvāku draugu. Un tas viss nāk no Kristus. Savā spēkā. Es zinu, ka es esmu bijis tādās situācijās. Ja es būtu gājis savā spēkā, garantēti es būtu kaut ko salaidis dēlī. Nav šaubu. Bet es vienmēr esmu daudz Dievu lūdzu. Dievs iedod man gudrību, kā ar viņu runāt. Kā man pazemību savā pusē saglabāt. Kā man parādīt to mīlestības pilno rūpi, neklūpi, mans mīļais brāli. Lūdzu, jo man sāp sirds par tevi. Dievs iedod man to sāpi par to otru, lai es viņam justu līdzi. Nevis par to tiesnesi, es uzzināju noslēpumu. Cik brīnišķīgi man būs vēl viens ierocis pret tevi. Dievs ir tiltu būvētājs, nevis grāvējs. Patur to vienmēr prātā, ka tu esi kādā situācijā, kas tagad notiek, ko tu tagad darīsi, vai tu tiltu graus vai tiltu būvēsi. Un no tā tu ļoti labi var saprast, kurš ir tev blakus šī brīdī un tevi māca vai tevi kārdina. Un es daudzkārt esmu sajūtis šo te kārdina. Un zinu, ko es tanī brīdī daru? Neko nedaru. Es apklustu, palieku mierā un lūdzu Dievu. Un man ir bijušas reizes, ka es pat esmu gatavs kaut ko teikt, bet es neko nesaku. Jo es saprotu, tā sajūta man ir tāda, ka ja es sākšu runāt, es varu pateikt arī kaut ko tādu, kas nebūs par celšanu. Un es saku, Dievs pieved man vēl vienu iespēju teikt, jo šobrīd es jūtu, kad manī nav tā miera, lai es varētu par to runāt. Un dažkārt tā ir gudrība, ka mēs paklusējam un nesakam neko. Un ka tā ir lielāka svētība, nekā mēs kaut ko pateikt pāri mēram. Jeb kā Salamans saka par to, kad neiesaisties asvārdu pārmaiņā, jo tajā brīdī tu pāraus ūdens dambi un pēc tam viņu nevarēsi uzbūvēt atpakaļ. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, un to Kristus māca. Tas ir tas, ko mēs gaidām, tas ir tas, ko mēs advents laikā gaidām šo te Kristu, kurš ļoti praktiski, ļoti tādā mums saprotamā veidā mūs māca. Un mūs veido sev līdzīgākiem. Ka mēs varam būt viens otram draudzē par svētību, ka mēs viens otram varam būt par celšanu, ka mēs varam būt viens otram par palīdzību. Un beigās gribu nolasīt kādu apsolījumu, kas ir 5. Mūzes grāmatā 11. nodaļā no 13. pantu uz priekšu. Ja jūs apzinīgi klausīsit maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, un jūs mīlēsit to kungu savu Dievu un kalposit viņam ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli, tad viņš jūsu zemei dos lietu īstā laikā, gan garo lietu, gan vēlo lietu, ka tu spētu ievākt savas labību, savu svaigā vīnu sulu un savu eļļu. Un viņš dos taviem lopiem barību tavos laukos, tā, ka tu ēdīsi un būsi paēdis.
Cik skaistu apsolījumu Dievs mums dod. Cik ļoti spēcīgi viņš mums apsolījumu dod, viņš saka, tu esi manā tuvumā, un es par tevi gādāšu. Tu seko man savās ikdienas ceļos, un es tevi uzturēšu. Un cik ar gadiem ejot, mēs cilvēki sākam kļūt arvien prasīgāki. Mums ģimenē ir saņemta tāda milzīga svētība, ka mēs pagājušā piekdienā un atkal šeit Ogrē saņēmām vēl vienu ģimenes papildinājumu. Un paldies Dievam par to, ka viss jau ir labi un mēs esam mājās un es skatos uz to mazo nedēļas jauno bēbi, ka, ja viņam ir tīrs pampers un pilns vēders, viņš ir laimīgs. Un viņam neko vairāk nevajag. Un jo mēs vecāki paliekam, jo man vajag laimē vēl šo, vēl to, un vienā brīdī tie rati ir tik milzīgi, ka mēs viņus vairs pavilkt nevaram. Un man vajag vēl šo laimēju, un to, un vēl kaut ko. Un es skatos to mazo bēbi, un tas laimīgs vienkārši guļ. Un viņam ir divas lietas. Viņš ir paēdis, un viņš ir siltumā. Un ka mēs būtu tādi, kas nevis nolikt malā savas vēlmes, vai mēs kaut kā viņas samazinātu, bet lai tās neieņemtu pirmo vietu, bet pirmo vietu ieņemt Kristus. Ka mēs būtu tādi, ka mēs sakam, Dievs, tu man uztur un tik daudz, cik man šobrīd ir, man ar to pietiek. Nevis visu laiku mēs esam iespējams tādā neapmierinātībā, kad, redz, man nav tas, un man nav šis, un man nav tas, un tāpēc es neesmu laimīgs. Ka mēs būtu mierā, un mēs varētu teikt, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Lai arī kāds tas nams ir. Lai arī cik viņš plašs, vai viņš mazs, vai viņš liels, vai viņš kāds. Man tik ļoti patīk kādas vienas sirmas māsas tāda liecība vai izteiktais. Mēs bijām vienā bībeles studijā, un viņi jau stipri gados, un viņi ar tādu tā kā smagu sirdi saka, viņi saka, es draudzēji neko daudz nevaru iedot. Jo diezko daudz man nav to materiālo lietu, ko iedot. Bet to, ko es draudzēji varu iedot, un to, ko es dodu, ir mans laiks, kurā es turu jūs draudz visu lūgšanās. Un man tik ļoti aizskāra šis te, ko viņi izteica. Ka Dievs mūs uztur un arī gādā par šo te brīnišķīgo draudzes māsu, kur ir sapratusi, ka viņas piepildījums ir būt Kristus tūmā un lūgt par draudzi. Tāds ir tas nākamā nedēļā tas mazais bērniņš, ko mēs gaidām. Viņš ir tik brīnišķīgs dzīves mainītājs, kas maina mūsu dzīves, kur mēs katrs esam piedzīvojuši kādas lielākas vai mazākas svētības. Ka tas mūs ir piepildījis un mēs varam no viņa mācīties vēl un vēl un vēl, un tas ir nepiepildāmi. Tik brīnišķīgs viņš ir, ko mēs gaidām. Tā nav viens liekas, ka tad, kad tu esi daudz gadus ar Kristu, tie Ziemassvētki, tas tāds kārtējā tāda rutīna. Absolūti nē. Tas ir mirklis, kad Kristu tur, kur es esmu tevi pamazinājis, piedzimsti manī no jauna. Lai tur, kur es pa gadu tevi kādā no šķautnēm esmu tevi samazinājis vai tevi pazaudējis, Kristu, šis ir tas laiks, kurā piedzimsti no jauna manī. Dod man to saprašanu, kas ir tās lietas, kuras man jālūdz vairāk, kur Kristu man vajag tavu palīdzību, nāc man palīgā, jo es esmu palicis remdens kādā lietā. Kā Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, visus remdenos izspļauj. Labāk, ka tu būtu augsts vai karsts.
Dievs dod, lai es esmu karsts. Lai es neesmu tāds mehānisks, kur es uz draudzi arī nāku, tā vienkārši tāpēc, ka svētdienās jānāk. Bet, ka es būtu tāds, ka cik brīnišķīgi, ka es varu atnākt uz draudzi. Cik brīnišķīgi, ka man ir draudze. Cik brīnišķīgi, ka es tur varu sanākt kopā un draudzēties. Dievs, paldies Tev par tām dāvanām, ko Tu man esi devis, kā es varu kalpot draudzē. Ka mēs būtu ar tādām sirdīm, ka mēs būtu ar tādām vēlmēm no Kristus, ka mēs viņu saņemam, ka mēs no viņa mācāmies. Ka mēs gribētu iet viņa ceļus, ka mēs sakam, Kristu, esi mans skolotājs. Un izvēlies tu kādus šeit no draudzes vai kādus citus cilvēkus, kas ir dievticīgi cilvēki, kas varētu mani pamācīt. No kā es varētu mācīties? No kā es varētu iegūt, kā Tev līdzīgākam kļūt? Dievs dod man mācāmu sirdi, lai es mācītos. Kristu, ja tas manī ir nomiris, tad šis ir tas laiks, kurā piedzimsti lūdzu manī. Atdzimsti lūdzu manī, lai es to nepazaudētu vēl vairāk. Dievs dod, lai es tāds būtu. Lūksim Dievu, lai Dievs pieskarās mūsu sirdī un atklāja, kas mums jāmācās. Kungs Kristu, paldies, ka Tu esi tik brīnišķīgi labs un tik brīnišķīgi svētību pilns. Kungs Kristu, paldies Tev, ka Tu runā uz mūsu sirdīm un dažkārt tas ir neērti un dažkārt tas ir nepatīkam, ko Tu mums saki un tas mūs mazliet rīvē iekšēji, bet paldies, ka Tu dari šo svētīgo darbu priekš manis. Jo es apzinos, ka Tu mani mīli. Jo es apzinos, ka tas, ko Tu gribi man iemācīt, tas ir kas svētīgs un labs. Dievs dod man neapvainoties uz Tevi, bet dod man būt pateicības pilnam uz Tevi, ka Tu mani pamāci. Paldies, ka Tu esi tāds viss zinošs skolotājs, kas tik brīnišķīgi var mani pamācīt. Un tik daudz reizēs tā, ka tas man trin un tas man nav neērti. Kungs Kristu, dod man pašam sevī alkas, kas no Tevis nāk, ko Tu ierosini, lai es varētu savu draudzi patiesi mīlēt. Lai es varētu savā draudzē iesakņoties vēl vairāk un kalpot un būt kopā ar brāļiem un māsām. Paldies Tev, ka Tu esi iedevis mums draudzi, kurā būt. Kungs Kristu, dod man jūtīgu garu, kā tajā brīdī, kad Tu norādi kādas lietas, kas arī jāpamāca, lai tas būtu mīlestības pilni. Lai es būtu tāds kā tiltu būvētājs, ne tiltu grāvējs. Ka es būtu tāds, kas būtu par svētību, nevis par krišanu. Ka es būtu tāds, kas, Tēti, Tev pieved tuvāk cilvēks, nevis no Tevis attālina. Kungs Kristu, piedzimsti manā dzīvē. Tajās lietās, kas ir pagājušas mazumā, Kungs Kristu, piedzimst šī īpašā gaidīšanas laikā. Runā uz manu sirdi, kuras lietas ir tās, kas ir pa šo gadu gājušas mazumā, kuras man jāizmeklē, un piedzimsti no jauna. Atjauno mani, Kungs Kristus, pirmajā mīlestībā uz Tevi. Kungs Kristu, palīdzi. Palīdzi man ieraudzīt tās lietas, kuras es neredzu. Palīdzi man tās lietas satvert un iet Tavu ceļu, Kungs Kristu. Paldies Tev par Tavu mīlestību, ko Tu dod. Paldies Tev par Tavām rūpēm, kā Tu gādā par mani, Kungs Kristu. Paldies, ka Tu esi ieinteresēts manā dzīvē. Paldies, ka Tu esi dzīvs Dievs manā dzīvē. Paldies, ka Tu runā uz manu dzīvi. Kungs Kristu, runā skaļāk, runā skaidrāk,
Es augstu tevi dzirdēt tik katru dienu, kungs Kristu. Dod man piedzīvot, dod man ieraudzīt, ka tu katru dienu manā dzīvē strādā, lai es nepieņem tevi kā pašu par sevi saprotam, bet ka tu esi kaut kas īpašs. Kungs Kristu, palīdzi man būt ar tādu sirdi. Dod man būt ar tādu mīlestību uz tevi, kungs Kristu. Dod man no tevis mācīties. Dod man tevi sagaidīt. Dod man svinēt tuvumu ar tevi. Patiesi, lai tava svētība un tava celšana un tava vadība ir manā dzīvē ik uz katru soli. Lai tavs prāts notiek, kungs Kristu. Āmen.